Kā saprast, kad valsts ir neatkarīga? Tātad bija nacionālais aspekts, ja? Nacionālais vai tātad iekšējās attiecības. Tad vienīgā vara, vienīgā augstākā vara pieder Latvijas Republikai. Latvijas Republika ir viena. Tātad viena vara pieder attiecīgi Latvijas Republikai. Tas bija nacionālais aspekts. Tad mums ir starptautiskais aspekts. Tad visas valstis ir vienlīdzīgas savā starpā. Un kultūras. Tātad atšķirība vēsture. Nu, mēs atceramies, ka mums ir konservatīvais aspekts, konservatīvisms, tad vēl viens ir liberālais. Socialistiskais un ekoloģiskais. Tātad Latvija ir, viņai ir sava tauta, sava teritorija, sava vara. Latvija atzīst starptautiski, jo mums ir vēstniecības citās valstīs, mēs slēdzam starptautiskos līgumus, un mēs esam neatkarīgi. Tātad mums ir Saeima, ministru kabinets, augstākā tiesa, Satversmes tiesa. Nacionālajos jautājumos vienīgā vara pieder Latvijas Republikai. Starptautiskajās tiesībās mūs atzīst, mēs slēdzam līgumus. Juridiski valstis vienlīdzīgas, un mums ir sava kultūra, kuru mēs arī gribam saglabāt. Tad mums ir tiesības atšķirties. We are all live in a world, yes, we are not all live in Amerikā. Mums ir tiesības savai valodai. Lībiešu, cīši labi cilvēki, gona gostam kopējas. Tātad mums ir sava kultūra, mēs gribam viņu saglabāt. Tātad mēs paši nosakām, kas ir mūsu tradicionālais, kas ir konservatīvais aspekts, cik tālu mums ir šī brīvība vai liberālais aspekts, tad sociālistiskais bloks, Marks, Engels, Leņins, Ķīna, Kuba, tātad idejas par šo ideoloģiju, ka vajag visu kopējo, un modernā ideoloģija par ekoloģismu, par vides aizsardzību. Šķirojat atkritumus? Ja? Ne? Kā nu kurš? Ne? Braucat ar mašīnu vai ar divriteni? Kā nu kurš? Ja? Divas dienas ar divriteni, viena diena ar kājām, ar vilcienu, viena diena ar mašīnu. Tātad